Vidusskolas Pūtēju orķestra pirmsākumu meklējam 1970. gadā, kad to izveidoja diriģents Artūrs Lācis. Tieši viņa entuziasms, darba mīlestība un ticības skolēnu spējām radīja vidi lieliskas tradīcijas dzimšanai. Tolaik skolā skanējuši visi kakti, jo katrs skolēns mēģinājis no instrumentiem izvilināt kādu skaņu. Lai gan audzēkņi nebija mācījušies mūzikas skolā, muzicēšana viņiem padevās un drīz vien jau notika arī pirmās uzstāšanās un koncerti. Artūrs Lācis orķestri vadīja 19 gadus, sniedzot milzīgu ieguldījumu tā izaugsmē. Viņš tiešām nesautīgi atdeva sevi bērniem, neko neprasot pretim, bet visu savu dzīvi viņš ielika tai bērnos. Jo tas šķiet bija viņa nepiepildītākais sapnis, ka viņš pats nedabūja skoloties tik tālu, kā tajā laikā varēja. Bet šeit pierādās ar tas, ka ne jau vienmēr tas papīrs nosaka to galveno, bet cilvēks pats un galvenais viņa gribēšana, viņa visa būtība tajā. Benita Brila mācījās 6. klasē, kad iestājās Artūra Lāča vadītajā orķestrī. Viņa joprojām atceras daudzos pasākumus, kuros orķestris muzicējas, jo īpaši dziesmu svētkus un svētku gājienu, kas visiem bijis liels piedzīvojums. Tāpat orķestris spēlējas arī kāzās, kristībās, bērēs, un bieži vien skolēni devušies arī uz nometnēm. Mums bija vasaras nometnes. Mums bija vasaras nometne Tūjā. Augustā mēs gatavojāmies Kapu svētkiem. Un tad varat iedomāties, ir augusts vai jūlija beigas, ir pludmale, ir pilns ar sauļotājiem, ir vietējie iedzīvotāji, atbrauc bērni, izkrauj pušamos instrumentus, to viņi sāk spēlēt kaut ko skaistu, un mēs sākam spēlēt sērmašs, mēs gatavojamies Kapu svētkiem. Tas, kas šodien mēs esam te, tas ir ļoti svarīgs kultūra vēsturisks fakts visai Latvijai, ne tikai Dikļiem, ne tikai Vidzemei. Maza lauku skoliņa, bērni, kuri nav mācījušies mūziku, kas neiet mūzikas skolā. Šie bērni iemācās notis, iemācās mūziku, iemācās spēlēt komandā, apgūst dažādas mūzikas instrumentus. Orķestra dalībnieks izaudzinājuši arī diriģenti Jānis Olmanis, Normunds Jansons un Mārtiņš Birnis. Jānis Olmanis orķestra vadību pārņēma no Artūra Lāča 89. gadā un bija kopā ar to pat līdz 93. gadam. Iesāka Padomju Savienībā un nobeidz jau neatkarīgā Latvijā. Un tas arī atstāja iespēju uz orķestri. Mēs gan repertuārā tajā laikā, gan arī mēs piedalījāmies dažādos atmodas pasākumos, tajā skaitā bijām arī Krastmalā, lielajā manifestācijā, spēlējām tur. Un, manuprāt, tas man tā kā visvairāk iespiedies atmiņā, kā cilvēku tūkstoši gāja mūsu garām. Un mēs stāvējām 2 orķestrīši, mazo bērnu, tas bija gan Kocēna, gan Dikļu apvienoties orķestris un spēlējām. Tajā laikā tās bija, vēl nebija notis nodrukāts tām latviešu atmodas dziesmām, un tad es rakstīju instrumentācijas pats un tā, lai mēs varētu spēlēt. Tā kā, man patīk tas laiks. Pēc Jāņa Olmaņa orķestris gadu bija Normunda Jansona vadībā, bet 95. gadā to pārņēma Mārtiņš Birnis. Tolaik viņš vēl bija Cēsu mūzikas vidusskolas students, tāpēc orķestra diriģēšana Mārtiņam bijusi laba pieredze un iespēja realizēt dažādas idejas. Tika meklēts diriģents kaut kādam orķestrim kaut kur dziļi laukos, un es tam nepievērsu uzmanību. Un tad patrāpījās, kad es trāpījos skolā, mani pierunāja un es atbraucu un saņēmu, man liekas, 12 jauniešus. Orķestris bija mazlietiņ tāds, neteiksim tā kā paputējis, bet panīcis, tā būtu pareizāk sakot. Un tajā gadā bija dziesmu svētki, uzreiz bija dziesmu svētku skate un uzreiz bija jubilejas koncerts. Un tad es tā domāju, ok, 2 mēnešus pastrādāšu līdz mājiem un tad jau dzīvē zaļajā. Un beigās iznāca 13 gadi. Orķestris vairākus gadu desmitus bijis Jurina Eikena Dikļu pamatskolas individualitātes un atšķirības zīme. Skolas svētki nebija iedomājami bez orķestra uzstāšanās. Tas vienoja daudzus skolēnus, kuri vēlējās spēlēt kādu mūzikas instrumentu un mācīja viņiem darboties komandā. Artūra Lāča laikā orķestrī tā nopietni ir spēlējuši 86
orķestranti, tie absolventi, kas ir beiguši. Un kopā par šiem 45 gadiem ir 148 absolventi mūziķi. Bet tas nenozīmē, ka katrs otrais vai pat katrs no mūsu skolas skolāniem ir iepūsts kādā mūzikas instrumentā. Un, ja nespēlē mūsu skolā, tad spēlē citos orķestros, bet pamati ir Dikļu skolā. Muzejā ir saglabājušies arī pirmie instrumenti no 1970. gada, kad tā laika kolhozas priekšētājs Vadonis Gunārs palīdzēja tos iegādāties. 2011. gadā orķestris atzima jaunā veidolā. Pirmajā darbības gadā to vadīja Larisa Stivriņa, bet kopš 2012. gada septembra diriģenta vietu ieņem Valdis Drulle.